Es izvēlējos studēt turībā, jo šeit ir ļoti mūsdienīga vide, ļoti laba bibliotēka. Viss var dabūt uzreiz uz vietas un visas grāmatas to paziņo, kurā brīdī grāmata ir brīva un tu viņu var saņemt. Ļoti patīk, ka ir ļoti pretim nākoši pasniedzēji. Jebkurā brīdī var satikt pasniedzējus, pajautāt, sev interesējušo jautājumu. Parasti nav jāpiesakās kaut kādām konsultācijām vai tā, jo pasniedzēji tiešām labprāt tev parunāsies kā ar draugu. Un pārsvarā visi pasniedzēji ir savas nozares profesionāļi, tāpēc viņi mums māca to, kas reāli nozarē ir vajadzīgs, nevis tikai to, kas rakstīts grāmatās. Un, protams, mēs visas iegūtās zināšanas pilotojam arī praksē, gan Latvijā, gan ārzemēs. Un arī šeit pat turībā ir apmaiņas studenti no dažādām valstīm, pārsvarā no Turcijas pieņemsim, kad iegūt jaunus draugus un tad braukt uz Turciju pie viņiem mācīties. Tad turisma fakultāte piedāvāja studēt budžeta vietās apmaksātās, gan valsts budžeta vietās, gan augstskolas atvēlētajās budžeta vietās. Ļoti interesanti, ka jau no pirmā mācību gada mēs ejam mācību tikai ekskursijās, gan uz viesnīcām, uz aģentūrām, lai redzētu, kā notiek tā īstā darbība, kas ir aiz tikai recepcijas letes, kas notiek. Redzēt visādas knifiņas, kas ir jāzina mums kā darbiniekiem, kā topošiem, kā uzņēmumu īpašniekiem. Un ļoti patīkam, ka pasniedzēji mums uztver kā sev līdzvērtīgos. Neuzskat, ka mēs esam tā zemāk stāvoši. Manuprāt, turisma fakultātes pasniedzēji ir ļoti profesionāli cilvēki, kuri tiešām zina, ko runā un ko mums mācīt, kas tajā atbilstošā situācijā mums būs vajadzīgs. Viņi skatās gan pēc esošās situācijas, gan valstī, gan nozarē un nemāca mums to, kas nebūtu vajadzīgs. Es noteikti zinu, ka es iegūtās zināšanas varēšu pilotot arī praksē. Noteikti tev jānāk uz turisma fakultāti, tev patīk ceļot, iepazīt jaunus cilvēkus, patīk darbs ar cilvēkiem, komunikācija, jo mums ir lieliski iespēja doties praksēs, dažādās apmaiņas programmās, iepazīties ar citu augstskolu studentiem un nozares profesionāļiem, paskatīties, kā notiek darbs ārvalstu viesnīcās, ļoti prestižās. Un vienkārši tā ir iespēja arī nedaudz izmukt no pilsētas, no mūsu ikdienas un pateikt, kas notiek pasaulē.